Raidījumā 4. studija cilvēki, kas dzīvo Grīziņkalnā, Lauku ielā, pauž sašutumu par to, ka viņiem it kā ir izbūvētas kabatiņas, kur mašīnas likt, bet pašvaldības policija kopš vasaras beigām sākuši līmēt viņiem sodus. Cienījamie Lauku ielas iedzīvotāji, ir vairāk jāsako politikai. Jūsu kaimiņiene Marta Kotello priekšvēlēšanu laikā solīja, ka Lauku ielu pārtaisīs par gājēju ielu. Tagad viņa ir tikusi augstā amatā un es domāju, ka ir sākusi realizēt savas ieceres. Tagad jums ir sodi, kā runā raidījumā, vēlāk jums uzliks maksas stāvvietu. Tad jau arī gājēju iela nav aiz kalniem. Tāda jau ir tā progresīvo politika. Viņi zina labāk par jums, kas jums ir vajadzīgs, un jūs to saņemsiet pilnā apmērā. Un tad savus auto varēsiet sabāzt bikšu kabatās. Apsveicu!